Mani dārgie sekotāji, fani, ceļojuma biedri virtuālie. Šī ir mūsu 3. atvaļinājuma diena un braucam cauri Vācijai. Vakardien mēs pārbraucām Vācijas robežu, uz kuras bija abnormāls sastrēgums, 3 kilometru garu posmu, braucām 5-6 minūtes. Domājām, tik būs dokumentu pārbaude, gatavojāmies jau, ko tur stāstīsim, kur braucam, kāpēc braucam, kur mums te bēgļi paslēpušies un ko mēs te vērtam, sprīdzekļus vai ieročus, visu, kā godīgi, kā ir izstāstīt, gatavojāmies. Dokumentus turējām rokā, sunim dokuments rokā, visu. Tad braucam, redzam tālāk, tur ir prožektori salikti. Baigais tagad punkts. Braucam, un neviens mūs nāk tur. Mēs nevienam vispār tur nebijām interesēti. Iespīdina, respektīvi, mums acīs prožektors, pat nepamāja ne ar roku, nepiemiedzina aci, neko. Viss, bez jau kādas intereses. Teikšu, kā mazliet bidna palika. Tā gatavojāmies, bet absolūti nepievērst mūsu uzmanību. Tikai pārbaudītāji paši izskatījās saguruši. Jā, saguruši bija, jo sagurušāk par mums bija. Mēs esam nobraukuši te 500-600 kilometrus vakar, bet viņi noguruši, jo mēs ir tādi kā kurķīši svaigi tur braucam. Svagāk. Un tu maldini mūsu sekotāji. Vienādi sakot, mēs vakar bijām gandrīz 1000. Auditoriju pazaudēt. Gandrīz 1000 kilometrus vakar bijām nobraukuši. Tālu. Sekotājs ar meliem gribi barot. Taču tā nevar. Es domāju, ka pie tāda nogurdinoša brauciena sekotāji piedos mums mūsu varbūt sīkās neprecizitātes, bet tie, kuri grib pārēķināt, cik mēs daudz vakar bijām nobraukuši, paskatieties, cik no Suvalkiem ir līdz Frankfurtu pie Oderas. Pusskaidri zinām visprecīzie kilometri. Tālūk, pa cik tad bijām vakar pārguruši un tās robežas ilgi mīcījušies. Pulējām kaut kādus nepilnus 100 kilometrus no robežas. Benzīna tā kā ierasts. Par laimi te lietus un atveidojas lietus naktī nelīja neko stipri. Plus mīnus varēja papulēt. Kas nav Roberta teikt, sakāms. Viņš personīgi izlaidīsim nianses. Labi, izlaidīsim nianses, bet 2 reizes naktī esmu cēlusies augšā. Un tagad es te turpinu krākuļot un šņākuļot. Turpinām ceļu uz Mīnhenes pusi, par ko ir neliels satraukums, vai Ingolštatā būs pienākusi mūsu paciņa. Kaut kā baigi čakarīgi ar to DHL pastu iet. Lai paciņa atnāktu uz paku skapi Vācijā, cilvēkam ir jāpiereģistrējās DHL sistēmā, viņam jādabon tur kaut kāds kods, un vēl viņam pēc tam, kad viņš dabūjis to kodu, un cilvēks ir kā priecīgs, nopircis savu pirkumu, veikals, internetu veikals Vācijā pasaka, ka viss baigi forši, mēs paciņi esam izsūtījuši. Es sēžu, gaidu, priecājos, ka man tā paciņa pienāks manis norādītajā paku skapī. Šeit tev. Man tas DHL pasts tikai terorizē un tik sūta kaut kāds ēpastus par kaut kādu vēl identificēšanos, reģistrēšanos, ID karšu, fotografēšanu. Es domāju, paklaudas uz mani galīgi neatiec. Es tikai paku skapī gribu saņemt paciņu, kā man tik padziļināta reģistrēšanas sistēmā. It kā jau mēģināju tur fotografēties, bet man nekas nesanāca. Domāju, labi, nesanāk. Beigās izrādās, kamēr es viņiem neesmu savu fizionomiju nosūtījis 3 veidos, ar ID karti no priekšpuses nobildējusies, ar ID karti no aizmugures nobildējusies un vēl atsevišķi video ar savu fizionomiju uzņēmusi.
viņi to paciņi netaisās nemaz uz papu skapni. Un vēl viena bilde ar ID karti zobos, tā? Jā. Vēl varbūt vajadzēja pavadošo grupu. Tur man reku grupīgs apsargs brauc. Respektīvi, kamēr nesabildējos, tikmēr paciņas stāv tur viņa noliktavā, un pat vienu brīdi es paskatījos, ko viņi tur uz laiku bija rakstījuši arī savā izsakošanas lapā. Jā, nu, respektīvi, bija rakstījuši, ka viņi par to papu taisās atpakaļ uz to veikalu sūtīt, tāpēc, ka tas kunde nesot tāds, Slinkā kunde nevar aizsūtīt. Jā, registrīrungu nevarot uztaisīt, kā vajag, pa vācu modei. Bet, nu, pa laimi, paciņa it kā ir piegādes pilsētā, un it kā viņai ir šodien jābūt pasta kastītē. Mēs pēc pāris stundām uzzināsim. Jā, mēs pēc pāris stundām uzzināsim, jo, ja viņi tur nebūs pagūs nonākt, nu, tad mēs jau arī laikam viņi tur negaidīs. Nu, vienmēr sakot sarežģīti. Tagad mēs braucam vēl neēduši, dzēruši, bet Roberts apsolīja, ka pēc 8 mēs ēdīsim brokastis kaut kādā restorānā, Lielceļa, benzīntāka restorānā. Tā kā braucu un gaidu tagad to restorānu. Un tas tā īsumā, kā mums no vakardienas līdz šim rītiņam ir pašlaik gājis. Tā kā turpinam sekot. Un starp citu jaunums, jauna informācija. Vakardien pirms aizmigšanas tad apgaismība uznāca. Nu, kaut kā taču mums ir sevi jānosauc, vai ne? Un tad bezgalīgā garlaicība. Blogera nosaukums bezgalīgā garlaicība. Jo es esmu bezgalīgi garlaicīga būtne. Līdz ar to arī mans blogs, vlogs un interšmets arī saucās bezgalīgā garlaicība ceļo ar mums. Nu, vēl padomāsim, kā to visu tā smuki noformēt, to nosaukumu. Katrā ziņā informēšu. Tā, tev vēl ir ko teikt, jo mēs iepriekš, kad es pārtraucu, sanāca, kad es biju pārtrauks pāķi, jo nebija pagūs pamāta roku. Nav ko teikt, jā. Tad es droši, kā saka, teikt, nofilmēts.